Nu, ko šitās dienas esam kārtojuši, skapījuši, skrūvējuši, likuši. Un... Nekas, bet smaidīgi. Jā. Enerģijas pietiek. Jā. Vakar vēl tālšaušanā bijām. Tas gan, jā. Un Ēders sakal sašāva labāk nekā es. Es līdz kilometram trāpīju. Nu, re. Tad jautājums par stendiem varbūt izstāsta arī, ka visas preces jau ir. Nu, viena no biežākajiem zvaniem ir par multispektrāliem binokļiem. Nu, visiem gribās pamanīt, gribās izvērtēt, gribās noteikt attēlu, un pats galvenais ir izmantot kvalitīvu dienas attēlu. Nu, šeit mums ir pīkstniknākais, šeit mums arī no pulcāra ir visniknākais. Mums ir no Hikmikro abi divi, tā teikt, grāvji. Visjaunākais no jaunākajiem ar visērtāko regulēšanu un varbūt mazāk termālo sensoru. Un, protams, lielais niknējs. Visi, kas paskatās, saka, jā, šādi man vajag. Protams, arī pārd viens no ļoti izteiktajiem līderiem pilnīgi noteikti pārdoto ierīču skaitā. Un mums ir vēl viens cits ieteikums medniekiem, ko mēs tagad neteiksim, pastāstīsim. Kā tu to trofeju ieraudzīt vēl bez multispektrāliem un bez digitāliem tēmekļiem ir vēl viens paņēmiens, kā atrast savu zelta būli. Tā kā, nu, brauc ciemos uz Talkas šosei 31 korpus 10, no 10 līdz 6 katru darba dienu esam šeit. Šeit ir tā jūrmala, kur nevajag maksāt 5 eiro piebraukšanu, un jūra ir tepatām blakus, tā kā var iepirkties un arī ar ģimeni aiziet pastaigāties gar jūru, un kūriņā ļoti garšīgi var arī paēst.